Labdien, dāmas un kungi, kā dzīvot tālāk? Šodien ar jums kopā būsim es Jānis Bukums un mana kolēģi Diana Saule. Šodienas tēma - digitālā pilngadība, aizliegums lietot telefonu skolā un viss, kas saistīts ar digitālo vidi. Un viesos šodien Jānis Polis, digitālās mārketinga aģentūras Digitas vadītājs. Labdien! Labdien! Un Zane Gulbes, certificēts klīniskais un veselības psihologs, izglītības un skolu psihologs. Pareizi, jā? Jā, pareizi, sveicināti. Nu, tad laižam vaļā. Sāksim tad ar to digitālo pilngadību. It kā 3 Eiropas valstis plāno ieviest tos tā saucamo digitālo pilngadību vecumu, no kāda ir atļauts lietot sociālos tīklus. Nu, jūsu domas par šo ir plānots. Nu, mums šobrīd Latvijā vispār viss ir milzīgs izaicinājums, un mēs esam ceļā, mēs plānojam, domājam un uztraucamies. Kā tas izskatās realitātē Latvijā, piemēram? Nu, cik zinu, tad Latvijā par šo šobrīd netiek runāts. Vienlaikus, cik tālu es saprotu to digitālās pilngadības iniciatīvu, tad pēc būtības viņa vienkārši uzliek sociālajiem tīkliem, digitālajām platformām par pienākumu darīt to, ko viņas teorētiski dara jau šobrīd. Respektīvi, nosaka, ka šīs platformas nevar lietot līdz 13 gadu vecumam, tātad tu vari tikai reģistrēties no 13 gadu vecuma, kas jau šobrīd ir visās populārākajās platformās, šobrīd jau ir definēts. Tas, kas šobrīd notiek, un ko noteikti var pārliecināties arī katrs vecāks ikdienā, ka bērni, jaunieši ir gana manīgi, lai apietu tos ierobežojumus, reģistrētos ar viltus profiliem, izliktos vecāki nekā ir, kā jau mēs tur visi kaut ko esam darījuši. Un kas nozīmē, ka šobrīd tām platformām īsti nav pienākuma, ar likumu noteikti pienākuma pārbaudīt to, vai šie kontu reģistrē, kas tad stāv ar šiem kontiem. Ja, tad ir iespējas reģistrēties anonīmi. Pieņemot šo iniciatīvu, šī atbildība tiktu pārlikt uz šiem platformu īpašniekiem, pārliecināties, ka tie tiešām ir ka tiešām 13 gadi ir sasniegti. Ja ir vecumā no 13 līdz 17 gadiem, tad uzlikt tiem kontiem kaut kāds ierobežojums, ka viņi ir privāti, ka viņus nevar pieaugušie varbūt tik ar viegli nevar iesaistīties ar viņiem komunikācijā un tam līdzīgi. Bet par to, kas šis būtu dienas kārtībā Latvijā, es neko neesmu dzirdējis. Jā, es arī neesmu dzirdējis, bet es noteikti varu piekrist kolēģim, ka pusauģi jaunieši bērni ir iemācījušies lieliski apiet, un arī tas, kas ir aizliegts, tas ir milzīgs izaicinājums. Un tad ir izaicinājums, kā man to apiet, un tad, kad es esmu apgājis, tad es esmu ticis šajos sociālajos tīklos, un tad es varu padalīties ar savu labās prakses piemēru arī ar citiem saviem vienaudžiem, tāpēc būtībā jā, ja mēs kaut ko aizliedzam, ir jābūt pamatojumam, un tad ir jābūt arī skaidri nodefinētiem tiem ierobežojumiem, un kā mēs to pārbaudīsim, jo būtībā formāli jau mēs varam uzlikt šo aizliegumu, bet realitātē, vai viņi tur tiks iekšā vai netiks, manuprāt, lielākoties tiks. Bet vai nav tā, ka mēs pieaugušie vienkārši tā taisni sakot nevēlamies uzņemties atbildību? Jo arī šajā jautājumā mums ir ārkārtīgi izaicinājumi. Mēs ilgi tagad skatīsimies. Mums nav pētījumu, mēs nezinām, kā tas notiks. Aizliegumi nav labi. Kaut gan mēs visi zinām, ka sociālo tīklu platformas tas ir apzināta rīcība. Jo tas ir tik īsi, kā tur jums ir 18 vai nav. Es gribēju apskatīties alkoholisko dzērienu. Tā kā parādījās 2 pogas. Un es uzspiedu, ka man ir 18 un apskatījos. Jo es nezinu, kaut kas tiek domāts, lai uzliktu par pienākumu tomēr kaut kā ļoti atbildīgi un pieauguši arī tam sociālajām platformām, digitālajā vidē. Lai liek kaut kādas, es nezinu, kā reģistrēties vai pienākumu vecākiem vai kaut ko, uzņemties atbildību konkrēti. Tā tieši kā reiz ir šī digitālās pilngadības iniciatīva, kas uzliktu šo atbildību, pārliekt to, kas šobrīd ir ierakstīts varbūt tādā lozungu līmenī noteikumos, kurus jebkurš var apiet, kurš gan manīgs, tad tā iniciatīva ir par to, lai uzliktu par pienākumu un atbildības platformām. Ja runājam par vecākiem savukārt, tur ir interesanti, jo, lai arī mana ikdiena vairāk saistās ar mārketingu, tad mēs ikdienā izmantojam dažādu veidu datus par to, kā cilvēki lieto internetu, lai palīdzētu saviem klientiem.
Un tad tur ik pa brīdim parādās pētījumi, kaut gan jāsaka, ka patiesībā tieši par bērnu un jauniešu pārādumiem digitālajā vidē pētījumi ir daudz mazāk nekā par pieaugušajiem. Un tas iemesls ir vienkārši, tāpēc, ka naudu mēs parasti mēģinam nopelnīt no pieaugušajiem, attiecīgi arī uzņēmumi un sabiedriskās domas pētījumu, visā organizācijas vairāk investē enerģiju tajā, lai noskaidrotu, ko tad pieaugušie dara internetu vidē. Un parasti viss aptaujas sākās no 15, 16 gadiem, ja, labākajā gadījumā. Un tad ir retu reizi, ja valsts ir pasūtījusi vai kāds ir pasūtījis kaut kādu tādu pazinātāku aptauju par bērniem, īpaši arī bērnus grūti aptaujāt. Tur vajag vecāku klātbūtni vai piekrišanu, vai tad, tur dažādi izaicinājumi. Bet tas, ko šogad, man liekas, TET sadarbībā ar Drošāku internetu centru bija taisījis aptauju, kur 500 bērnu vecumā no 4 līdz 7 gadu vecumam aptaujāti un arī viņu vecāki. Un tur bija redzams, ka gandrīz 90% no šiem 4 līdz 7 gadu veciem bērniem nedēļas ietvaros saskarās ar izmanto viedierīces, kaut tādas vai citādas, ja planšetes, telefonus, Smart TV, kur var piekļūt dažādām digitālajām platformām, un ka trešdaļa no šiem vecākiem neuzliek nekādus ierobežojumus, nekādu kontroli šiem te bērniem. Ja? Tas ir pirmskolas vecuma bērniem pēc būtības. Kas daļai atbildes par to, cik daudz atbildību mēs esam gatavi uzņemties kā vecāki. Jā, tieši tā, jo nav jau nodefinēts arī likumdošanā tieši ierakstīts, ka vecākam ir pienākums pārbaudīt, ko bērns dara digitālajā vidē vai šī kiberdrošība, bet tomēr ir ierakstīts, tas ir rūpes par bērna vajadzībām un tajā skaitā arī drošību. Un man savukārt ikdienā strādājot gan izglītības iestādē ar nepilngadīgajiem, tad mēs daudz aktualizējam tieši arī vecāku iesaisti šīs kiberdrošības pārbaudīšanā, tātad sekošanā līdzi, ko mans bērns dara sociālajos tīklos, kādus vispār sociālos tīklus izmanto mans bērns, kāds tur ir viņa saturs. Tā kā būtībā vecākus mēs nevaram likt, bet mēs viņiem rosinām sekot līdzi viņa bērnu darbībām, digitālajiem resursiem, digitālajiem tīkliem. Bet tā tīri cilvēciski man rodās jautājums, jūsuprāt, kādēļ tik svarīgā jautājumā, kā digitālā vide, sociālā tīkla un bērni, kādēļ mēs joprojām tēlojam tās ārkārtīgi nevarīgos. Jo varbūt nav pats veiksmīgākais piemērs, bet es esmu dzirdējis tādu versiju, tad jau sīkajiem ļaujam arī pirkt cigaretes un alkoholu veikalā no 3 gadu vecuma, un lai vecāki pieskata, jo vecākiem ir jāaudzina bērni, jāstāsta, ka tas nav labi, un bērns ierobežot, tas nav labākais veids likt ierobežojums. Ja? Es saprotu, ka tas ir diezgan banāli un primitīvi, ja? Bet doma ir tāpat, jo tā digitālā vide, tā ir ārkārtīgi bīstama vide. Man ir teorija par šo, kuras nevaru nekā varbūt ar datiem uzreiz pierādīt, bet mana teorija ir sekojoša. Katru gadu NEPL, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, taisa mediju pratības pētījumu. Un tur viņi arī lielākais fokusējās uz cilvēkiem vecumā no 15 uz augšu, bet tiek izlases kārtā taisīts arī intervijas ar jaunākiem, ar bērniem principā. Un tur parādās interesanta tendence, ka tie vecāki, kur tomēr neietilpst tajos 33 daļā, un uzliek kaut kādus limitus saviem bērniem, tur vienalga stundu dienā pie telefona vai kā, tad vecumā līdz 12 gadiem tie limiti arī strādā. Tā kā bērni saka, jā, es nevaru vairāk lietot, jo man beidzās laiks. Viņi tā kā akceptē šo te. Un tad iestājās, nezinu, vai tā ir pamatskola vai kas, ja, kad bērni objektīvi vienkārši kļūst zinošāki par vecākiem tajās vidēs, tajā digitālā. Līdz ar to alkohols un cigaretes ir labāk saprotams vecākiem nekā bērniem kaut kādā mērā. Savukārt viss digitālā vide, sasniedzot noteiktu vecumu un iegūstot zināmas dzīves pieredzi un kontaktējoties ar draugiem, un tajā brīdī tu vienkārši kļūsti gudrāks. Tu zini, kā apčakarēt sistēmu. Jā. Līdz ar to tie vecāki, viņi nav spējīgi, pat gribot, viņi nav spējīgi ierobežot. Viņi nesaprot tās vides bieži
bieži vien, jo īstenībā tas, par ko mēs runājam, sociālajie tīkli vēl tikai ziediņi. Jo sociālajie tīkli salīdzinoši labi regulēti, tur ir dažādi kontrolas mehānismi, arī šobrīd visos lielajās platformās, ja tu esi pat no tiem 13 gadiem, tev ir dažādi veidi ierobežojumi. Bet tad, kad mēs nonākam uz tādām online spēļu platformām, kā tur Roblox vai Minecraft vai visas šīs vides, kur tie jaunieši tusējās pilnīgi, jo visos sociālos tīklos tomēr arī lielākoties pieaugušie ir iemanījušies ielīst. Jā, un tas jauniešiem ļoti nepatīk, to mēs atsevišķi parunāsim par to, ka jaunieši mūk prom no tām visām vidēm, kur pieaugušie vai vecāki nedodies ir ievākušies. Bet spēļu vidēs neviens pieaugušais nelien iekšā. Un tur ir pilnīgi mežonīgie rietumi, ja mēs runājam par bērniem. Un vecāki pat nezin, nespēja iedomāties, ko tie bērni tur dara, ar ko viņi saskarās un ko viņi ikdienā piedzīvo. Jā, un savukārt šajās vidēs, ko pieminēja arī kolēģis, tur savukārt ir iemanījušies iekļūt dažādi pedofili noziedznieki, kuri lieliski saprot, ka tā ir tā vide, kur nav vecāku, kur mēs esam pieaugušie un mēs ar gudro prātu izliekamies par vienaudžiem, jo bieži vien šīm video spēlēm, datorspēlēm paralēli notiek arī ziņapmaiņa vai sarakste. Un tad viņi sarakstās ar tiem, kuri arī ir šajā vidē, un lielākoties šie noziedzīgā nodarījuma veicēji uzdodas par vienaudžiem, atrod vājās vietas vai tā saucamā Ahilai papēdi vai saprot, kā ar kuru bērnu manipulēt un sāk manipulēt. Un tad dažkārt arī izkrāpja dažādus gan datus, gan saturu, gan arī pornogrāfija, kas ir pašsūtīta kailfoto, un tāpēc tā ir tāda vēl bīstamāka vide nekā sociālajie tīkli. Protams, ka sociālos tīklos arī nereti uzsāk saraksti sveši cilvēki ar svešiem cilvēkiem, nezinu, uzdodās par bagātiem slimniekiem kaut kur ārzemēs, un kuriem ir nepieciešams tagad atbalsts vai ātri kādam novirzīt naudu, vai savukārt uzdodas par vienaudžiem vai mēģina izveidot romantiskās attiecības, tas ir viens, bet tomēr vairāk ir dzirdēts, ka tieši caur šīm datorspēlēm, tur, kur notiek paralēli šī saraksta, tur vairāk iemanās iekļūt šie noziedznieki. Un tajos čatos ne tikai tur arī sazinās ieslodzītie, tur ir diezgan nopietns narkotika trafiks un prostitūcijas, visa tumšā puse. Tad man ir jautājums, ja lielākoties visi zina un tā kā apzinās... Visi nezina. Es uzreiz varu teikt, visi nezina. Un te ir tā problēma, ka to zina šie iesaistītie jaunieši, bet es teiktu, ka absolūtam vairākumam sabiedrības, pat vecāku, kuru bērni tur iesaistās, nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir un ko viņi tur dara. Jo viņi vienkārši nespēja vai nevēlas iedziļināties to platformu būtībā, kāpēc tam bērnam vajag tur 20 eiro mēnesī kaut kādos Roblox naudiņās, lai tur samaksātu par kaut kādām piekļuvām spēlēm vai virtuālajiem burkāniem, vai vienalga kam. Tas ir vienkāršāk ir iedot, lai viņš tur ir un darbojās, nekā visticamāk. Es tā arī ļoti gudri runāju, man nav bērnu. Tā kā tas ir, te arī manis teikto, vajadzētu ņemt tā kā ar graudu sāls, bet kā blakus speciālists, kurš strādā, droši vien, ka varēs apstiprināt vai noliekt to, bet man liekas, ka tas ir vienkārši vieglāk palaist viņu tajā vidē, it kā vismaz viņš nav uz ielas, neklaiņo, jo mūsu bērnībā tas kas bija trakākais. Tu klaiņos. Neies uz skolu, klaiņos uz ielas, nezinu, kur tu esi, nevar tev dabūt rokā. Tagad tu esi blakus istabā ar to gadžetu rokā. Fajn. Jā, tu esi mājās drošajā vidē. Bet tiesību sargājušās iestādes, amatpersonas, politiķi un speciālisti ir lietas kursā taču dažādās valstī par tiem čatiem, kas ir spēlēs, un kādēļ nekas netiek darīts? Es neticu versijai, ka nav iespējams. Es noteikti arī neticu versijai, ka nav iespējams, bet laikam es nebūšu tik kompetenta runāt jau tādā politikas virzienā. To mēs atstāsim kolēģiem politiķiem, kuri tad lemj par likumiem un tiesvedību, bet ja jūs man jautājat kā tādam iedzīvotājam, tad es teikšu tā, ka tas ir būtiski, bet tas vēl nav mūsu deputātu politiķu dienas kārtībā. Viņiem šobrīd ir svarīgākas lietas, ko risināt. Bet vai rezultātā mums nesanāks, ka mēs kādas vairākas paaudzes bērnus zaudēsim? Jo tā vērtību, padarīšana, viss viņai ļoti mainās, jo ja tur pilnīgi citā pasaulē
bērnu Es esmu skeptisks par šo, jo, manuprāt, tas ir tāds katras paaudzes tāda sajūta par to, kad mēs augam, tad gan tā nebija. Un tad, ja mēs objektīvi pavērtēsim, kas ir tas, ko mēs, ja ne katrs individuāli, tad kā paudze kopumā darījām, tad, kad mēs bijām tajā vecumā, tad daudziem, salīdzinot pret to šodienu, arī matis atceltos kā stāvus, ja, jo vienkārši mainās laiki, mainās vides tikumi, visiem ir jāiziet cauri kaut kādiem šiem te, bīstamajiem, riskantajiem posmiem, un man ir grūti iedomāties, ka no tā var izvairīties. Protams, ka var regulēt, ja, un var mēģināt regulēt, bet jāsaprot, ka šo nav iespējams regulēt lokālā līmenī. Ja, tātad, ko tad aizliek šeit spēlēt Roblox, bērni māk lietot VPN un apies, ja, tātad, kamēr tas nav vismaz, kā minimums Eiropas Savienības līmenī netiek risināts, kas ir tāda digitālā pilsona, viss šīs lietas. Ja tas netiek risināts tādā līmenī, šobrīd tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka kaut ko nobloķēt mums un izolēties un uzvilkt maisu galvā un izlikties, ka problēma neeksistē, tas īsti nav tehnoloģiski iespējams. Tas ir iespējams tikai daudz plašākā mērogā, tāpēc sagaidīt, ka tagad mūsu saima varonīgi sitīs pie krūts un kaut ko apkaros, un tas būs atkal tikai lozungu līmenī, praksē tas nekas no tā nestrādā. Jā, jo praksē īstenībā strādā mūsu pašu piemērs, tādā ziņā, ka tas ir tikai tā sakāms, mēs audzinām savus bērnus. Patiesībā viņi aug paši, mēs viņiem rādām savu piemēru. Un tas, kā mēs bērnus audzinām un ko mēs viņiem stāstam, kas ir vērtības, kas ir labi, kas ir slikti, kur būt piesardzīgam, kur nebūt piesardzīgam, tas ir tas, ko mēs kā vecāki varam izdarīt. Un mēs kā speciālisti izglītot vecākus par to, kāpēc tas ir nepieciešams. Jo aizliegumi, dažādi aizliegumi, kaut vai arī jūs pieminējāt šīs kaitīgās vielas, alkohols un nikotīns, cigaretes un veipi, bet tas nenozīmē, ka Latvijā no 18 gadiem to var iegādāties. Lieto arī mazāk vecuma. Viņi tāpat zina, kur to dabūt. Viņiem ir cilvēki, kuriem ir 18 un vairāk gadu, kur viņiem nopērk un vienkārši iedod. Tāpēc arī manā redzeslokā ir jaunāki par 18 gadiem, un tur tas viss notiek. Ir narkotikas, ir veipi, ir alkohols, jo visu taču vajag pamēģināt. Kādēļ mēs tik ļoti baidamies no ierobežojumiem? Jo cilvēks sasniedzot 18 gadus sadurās ar desmitiem, simtiem ļoti striktu ierobežojumu, un lielākai daļai no tiem ir pretīm krimināla kodeks. Mēs nebaidamies no ierobežojumiem. Mēs vairāk runājam par to faktoru, kā mēs varam palīdzēt saviem bērniem. Tātad viens ir likumiski, bet otrs ir audzināšana. Un tas, manuprāt, ir tas mehānisms, ko mēs varam izdarīt paši, negaidot no tā, ka to izdarīs valstiskā līmenī. Tas ir par ģimenes vērtībām, tas ir par to, kā mēs audzinām savus bērnus. Un jo vairāk arī ir būts un runāts ar jauniešiem, jo vairāk ir aizliegts un teikts, ka tas ir slikti, jo vairāk gribas pamēģināt. Un tas jau bija, kad es augu, kad mani vecāki auga, kad tagad auga bērni. Tas, kas ir aizliegts, tas vienkārši šķiet kā sarkanā lupa, ka tur man ir jāiet, tur man ir jādabūn. Jo, ja kaut kas ir aizliegts, visticamāk, tas ir interesanti. Turklāt, te ļoti labi bija pieminēts piemērs. Atkal varu tikai citēt pētījumu datus, ja, jo nav personīgās pieredzes ar šo, bet tas, ko atkal rāda tas pats nesen veiktais mēdījpratības pētījums, tur bija par to, ka jautājums par to, kā sociālo tīklu un ierīču lietošana, pirms gulētiešanas. Ja? Tātad, kāpēc tas ir slikti, ka tas tur nosit miega ritmu un vēl kaut kas, bet ko saka bērni? Viņi saka, bet mamma skrolē TikToku pirms gulētiešanas vai skatās te seriālu divas stundas. Ja? Es arī tā daru, jo tie bērni imitē pieaugušos. Un ja mēs tieši tā, tad piemēri pavelk līdzi. Un ja mēs ar savu piemēru demonstrējam, ka var pārkāpt, arī ikdienā pārkāpt dažādus ierobežojumus. Ja? Mums ir ierobežojums nebraukt virs 90 uz Liepājas šosejas. Kāds brauc tur zem 100? Nē, tāpēc var jau runāt par tiem aizliegumiem, bet realitātē, ja mēs paši viņus ikdienā pārkāpjam, tad kāpēc mēs brīnamies, ka viņi pārkāp mūsu bērnu? Jā, jo es arī vienmēr esmu teikusi, ja man vaicā, vai man dod bērnam dažādus gadžetus, widgetus un digitālos rīkus, es vienmēr atbildu, ka jā, tāpēc, ka viņi ienāca pasaulē, kur tas viss jau bija. Kad es piedzimu, tad nebija interneta, tā visiem mājās pieejama, nebija arī datori, visiem mājās pieejama bija interneta kafēnīcas, viettālrunas, kas tas bija vispār cilvēkam, bija varbūt pageris vai tas telefons, kur jāgriež ripulīts, bet viņi ienāca pasaulē, kur tas viss jau bija, un viņiem nedot to, ko mēs paši lietojam, manuprāt, ir aplami. Bet tas, ko mēs varam darīt kā
vecāki, mēs esam tie, kuri iedod ierīci, un mēs iedodam ierīci ar noteikumiem. Cik ilgi tu to drīkst lietot un kādi ir tie noteikumi. To vienmēr es stāstu vecākiem. Bet tas jums ir jāizdara, kad jūs iedodat ierīci. Nevis tad, kad viņš jau gadu ir lietojis vai vairāk pēc saviem noteikumiem. Tagad viņu pārmācīt ir grūtāk. Un, protams, ka arī sekot līdz saviem pieredumiem, jo, manuprāt, tas ir aplami bērnam aizliegt to, ko es pats tajā brīdī daru. Piemēram, skrolējot telefonu, teikt... Zane, ej, mācies, noliec telefonu. Nu, piemēram, tas tikai tāds kā piemērs. Vai visa ģimene atnāk ēst svētdienas rītā kopā brokastus un katrs skrūlē savu ierīci? Vai varbūt mums ir noteikumi, ka tad, kad mums ir ģimenes ēdiena reize, tad nevienam nav klātsošs ierīcis. Tā kā tas ir tas, kā mēs parādam piemēru saviem bērniem. Ļoti skaisti uz šīs skaistās nots, kā par piemēru bērniem, ko mēs parādām. Mazliet atpūtīsimies un vēlreiz atgādināšu, ka šodien pie mums viesojas Jānis Polis, digitālās marketinga aģentūras Digitas vadītājs, un Zane Gulbe, certificēts klīniskais un veselības psihologs, izglītības un skolu psihologs. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Telefons skolās, digitālā pilngadība, un pie mums viesojas Jānis Polis, digitālās marketinga aģentūras Digitas vadītājs, un Zane Gulbe, certificēts klīniskais un veselības psihologs, izglītības un skolu psihologs. Nu, laižam tādā pašā garā tālāk. Man te ir tāda rindkopiņa, kur Francija, Spānija un Grieķija uzskata, ka sociālo tīklu algoritmi pakļauj ļoti jaunus bērnus atkarību veicinošam saturam un izraisa trauksmi, depresiju un ierobežo noteikti prasmju attīstību un traucē kognitīvās spējas un tā tālāk. Jūsu viedoklis. Varat gan kā psihologs, gan kā Latvijas pilsonis atbildēt. Par šiem pētījumu datiem noteikti to, ko es sadzirdēju, tas pavisam līdzīgi, ja mēs veiktu Latvijā pētījumiem, varbūt tādi pētījumi jau ir veikti, absolūti, jā, es piekrītu, tas tā ir, tāpēc, ka tas var veicināt, protams, arī atkarību vielu lietošanu, tas, protams, ka arī var veicināt, un tas arī veicina tādus ķermeņa tēla dismorfijas traucējumus, ēšanas traucējumus, tāpēc, ka tur ir tas ideāls, uz ko es tiecos, piemēram, atrodot sociālos tīklos kādu ietekmeli vai tā saucamo influenceri, kuram sekot, un līdz ar to tad es sekoju, ko viņš ēd, kur viņš iet un tā tālāk, un tad pārņem viņa dzīvesveidu savu kā piemēru. Savukārt par kognitīvajām spējām, kas ir atmiņa, uzmanības, noturība, domāšana, tad visas šīs mēs varam attīstīt, ja mēs tās attīstām. Un tas nozīmē, ka sociālajos tīklos jau reti kad īpaši, laikam reti kad nebūs korekti teikt, bet tur ir saturs, kurš mūs izklaidē. Mums pašiem nav jāizklaidēs. Ja mēs caurmērā ņemam sociālos tīklus, mēs skrolējam, lapojam, ritinām visdažādāko saturu. Jā, ja mēs gribam, mēs par kaut ko palasām dziļāk. Bet patiesībā tas ir tas saturs, kurš izklaidē mūs, un mums mazāk ir jāpieliek prātā atmiņa, uzmanības noturība vispār, cik var noturēt uzmanību, ja skrolēju šādu saturu, kur man ir absolūti atšķirīgs. Tam man te ir, piemēram, ceļojums, tad man tur ir, kulinārija, piemēram, skaistumkopšana, moda un tā tālāk, un tas saturs tik dažāds. Skaidrs, ka es netrenēju uz to uzmanību, savu noturību. No domāšana arī, ja man gribas kaut ko palasīt tālāk vai izplānot, gala mērķi aizceļot kaut kur, tad es sāku pētīt, jā, bet ja es caurmērā lapoju un skrolēju, tad es neko īpaši nepiepūlu savus smadzenes. Es dažreiz neesmu kvalificēts komentēt par to, kā algoritmi ietekmē kognitīvās spējas, bet tas, ko es zinu, esmu kvalificēts komentēt, kā viņi strādā. Un visu sociālo tīklu algoritmu, tad, principā, tas ir veids, kā, lai saprastu, kas ir algoritms. Algoritms, principā, ir mehānika, kā sociālais tīkls izvēlās, kādu saturu konkrēti man parādīt, jo katrs no mums savā feedā, tajā, ko mums atrāda, tā, ka mēs atveram TikToku, Facebooku, Instagramu, jebkuru no šiem kanāliem, katram tas saturs ir citādāks, un tas ir atkarīgs no tā, kas ir mūsu draugi, kas ir mūsu intereses, ko mēs tur iepriekš esam darījuši, un tātad, principā, katrs sociālais tīkls ir maksimāli ieinteresēts veidot to saturu tā, lai tu turpinātu viņu scrollēt. Tātad, lai tev katrs elements, kas tiek atrādīts, vai tas ir, tavu draugu posts, vai tā ir reklāma, vai influencer saturs, lai viņš ir pēc iespējas
tev saistošāks. Tātad tas, ko dara sociāli, viņi izzina visu par mums un veido šo saturu, maksimāli pielāgojot. Un tātad pēc būtības, jā, tātad tas ir mūsu uzmanības melnais caurums. Viņš veido veidots, lai tas ir bizness, jā, tātad, jo bizness par mūsu uzmanību ir bizness. Jo ilgāk es scrollēju, jo vairāk reklāmas man var parādīt pa vidu starp to saturu, jā. Tas, ka mans bizness tās reklāmas parādīt, jā, tur tajā vietā, jā, un uz jauniešiem jāsaka gan, ka neviens sociālais tīkls neļauj mērķēt reklāmas specifiski uz cilvēkiem vecumā līdz 18 gadiem. Tātad šīs principā reklāma, kaut kāda tā mērķēšana, targetēšana, viņi sākās tikai no 18+, jā, nav iespējams man 5-gadīgiem bērniem tagad mēģināt viņus noķert, jo viņi man nedrīkst tur būt tajās platformās, jā. Tad tas gan īsti nav iespējams, bet vienalga, tas algoritms jau strādā uz visiem, jā, un tas nozīmē, ka viņš vienlīdz iesūdz gan to 5-gadīgo bērnu, jā, gan pensionāru. Un tā ir vēl viena tendence, ko mēs redzam īstenībā, ja, ka šie adiktīvie algoritmi, kas principā rada atkarību no tā, jo tas ir, tev ir interesanti, tev visu laiku ir interesanti un tev nav jādomā. Tas, ko mēs redzam, ka viņi vienlīdz labi strādā uz praktiski visām paudzēm. Ja, tas pats, TikTok kā piemērs. Ja, TikTok, kas sākās kā absolūti jauniešu platforma, jaunieši tur kaut ko dejo viens otru kopē, ja kaut kādi izaicinājumi, kaut kas, pieaugušie vispār neliekās nezīmes, tas ir kaut kas kaut kas tur notiek fonā. Tad tagad, ja mēs paskatāmies uz datiem, aktīvākie TikTok scrollētāji ir sievietes darbspējīgā vecumā, kur strādā birojā. Ja, nevis jaunieši. Un, šobrīd TikToks sasniedz 30% Latvijas pensionāru. Pensionāru. Tas nozīmē, ka principā tur jau visas paudzes un īstenībā no tām atkal pētījuma intervijām līd ārā, ja, ka ļoti līdzīgas atbildes bija par to, kā tas saturs man ievelk un izraisa atkarību gan 11-gadīgai meitenei, gan 70-gadīgam vīrietim. Ja, tas ir arī seniori, ja, tur tā kā iestiegi, tāpēc, ka viņiem varbūt dzīvē arī daudz nav citur, kur saņemt kaut kādu pozitīvu vai kaut kādu jebko, un tāpēc viņi tur ir. Viņi tur ir. Jā, un tiešām šis sasaucās kopā ar tādu piemēru no manas personīgās dzīves. Manai vecmāmai ir 85 gadi, un mēs viņai nopirkām jaunu vietāru, un viņa jau 5 gadus lietoja, tad viņai, protams, bija jāpērk jauns, un tad viņa man saka, bet tu man saliec visu tā, kā man tur bija. Man vajag TikToku, Facebooku, WhatsAppu. Es saku, priekš kam tev TikTok? Man nav TikTok. Es nelietoju, kā es bez TikToka? Es taču tur dažādas apsveikumus sūtu draudzenēm. Tā kā, jā, tas ir visādās paudzēs, patiešām, jā. Un par to saturu arī, ko kolēģis pieminēja, tas var ir mākslīgais intelekts. Man, piemēram, šobrīd arī uz rokas ir vietpulkstenis. Es gan esmu ieslēgus lidojuma režīmā, tas atšķirīgi citādāk, bet doma ir tāda. Mākslīgais intelekts dzird, par ko mēs runājam, kas mums ir saistoši. Ja mēs šobrīd, piemēram, runātu par ceļojumu, tad mēs atvērtu telefonu, tur parādītos dažādi ceļojumi. Šeit man ir jāiebilst, tā nav taisnība. Tā tas nestrādā. Šis ir ļoti populārs mīts par to, ka mūsu telefoni mūs klausās un atrāda reklāmas vai saturu atbilstoši tam, ko mēs runājam. Tā nav taisnība, tas būtu absolūts mūsu privātuma pārkāpums un šis netiek darīts. Kāpēc mums tā šķiet? Bet bieži vien tiešām ir tā, ka bet tu runā, tu atver to platu. Un tas ir confirmation bias, ja, respektīvi mēs par šo tēmu pat runājām, un citādi tāpat reklāma mums būtu parādīsies, tas pats saturs būtu parādījies, bet ja mēs par to tēmu nebūtu domājuši runājuši, mēs viņu aizskrolētu garām, viņam nepievērst uzmanību. Tagad principā tā ir sagadīšanās. Un vienkārši mēs viņai pievēršam uzmanību, tāpēc, ka mēs tajā brīdī bijām fokusēti uz šo te konkrēto tēmu, mēs atveram telefonu, tur starp 50 dažādiem saturiem, ka mēs izskrolējam 5 minūtēs cauri, mēs ieraugam arī to vienu tēmu, kas mums šobrīd bija nu pat tās aktuāli sarunā draudzene vai mums šeit studijā vēl kaut kur. Bet tehnoloģiski mūsu ierīces mūs neklausās, ja mēs viņām neliekam to darīt, un pat ja mēs liekam darīt, tur, sarunājoties ar Siri vai ar kaut kādiem mākslīgā intelekta rīkiem, šī te informācija tālāk netiek izmantot satura atrādīšanai. Šis gan ir mīts, kuru vajadzētu izskaust, jo man regulāri nāk klienti saka, vai mēs varam tagad paklausīties, ko cilvēki runā un parādīt viņiem reklāmu. Ne, tas tā nestrādā. Nu labi, tad tā ir sagadīšanās, jo es visu laiku dzīvoju tādā pasaulē, jo man tiešām tā ir bijis, kad atliek par kaut ko vairāk parunāt, vai piemēram par to, ko tad, sūtīsim pusdienās picu vai suši, atveram telefonu un uzreiz ir tā reklāma. Bet tas, ko gan es esmu pamanījusi, jā, varbūt, ka tas arī ir mīts, tāpēc tas labi, ka mēs tā trietā runājamies.
Respektīvi, meklējot kaut vienu ceļojumu uz kādu konkrētu galamērķi, ir tā, ka uzreiz izlec vairāki booking piedāvājumi vai, piemēram, es nezinu, tur vairāk interesējamies par kādu vienu ceļojumu galamērķi, un tad mums arī parādās vairāk un vairāk tas saturs viņš aplūk. Tas gan ir mans darbiņš. tas ir absolūti tieši tā strādā, jo visas šīs reklāmas platformas, tātad rīki, kas ļauj parādīt reklāmas konkrētai cilvēku grupai, viņas ņem vērā tās darbības, kas ir tās konkrētās platformas rīcība. Teiksim, jūs sāc meklēt ceļojumus Facebookā, vienalga vai Google, meklēt kaut kādu, tajā brīdī skaidrs, ka tev sāks rādīties automātiski no visām avio kompānijām, no ceļojuma aģentūrām reklāmas, un tas gan ir tieši tās sistēmas tieši tā strādā. Viņas savāc pēc iespējas vairāk informāciju par tieši konkrētā cilvēka vajadzību un mēģina parādīt to reklāmu, kas ir visatbilstošākā, vai to saturu, kas ir visatbilstošākais. Tas gan nav mīts, tas tieši tā strādā. Par algoritmiem pirms tam, kad stāstījāt, man divas lietas iekrita acīs. Jūs viņas neteicāt, ka viņas ir, bet tas ir skaidrs. Pirmais, ka nav reklāma līdz 18 gadiem, tas nozīmē to, ka lielajām kompānijām ir uzlikti kaut kādi aizliegumi, kur sekos sodnaudas, jo jūs uzsverat vārdu, ka viņi bizness. Tas ir biznes, līdz ar to es šaubos, vai tur būtu kaut kāda baiga atbildība. Nē, tur nav aizlieguma, tur vienkārši tehnoloģiski nav iespējams reklāmas. Tātad visas reklāmas, gandrīz visas reklāmas, ko jūs redzat, netiek izvietotas piezvanot kaut kādam konkrētam, portālam vai kaut kam. Viņas tiek izvietotas caur dažām reklāmas platformām, kurā tu vari izlikt reklāmas pa visu pasauli. Īpaši, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad Facebook, Instagrams, vienalga YouTube, TikToks, visiem viņiem ir savas reklāmas platformas, kurā principā tad tu vari izvēlēties, kam tu to reklāmu gribi rādīt. Kādam vecumam, kādam reģionam, kādām interesēm, un visas šīs demografiskās izvēles sākās no 18 gadiem. Tu nevar izvēlēties reklāmu rādīt kādam, kas ir jaunāks par 18 gadiem. Tas ir šīs pašu platformu ieviest ierobežojumi. Kāpēc? Tāpēc, ka lai dažādās valstīs ir atkarīgi juridiskās bāzes, kas bieži vien saka, ka vispār nedrīkst rādīt reklāmas jaunākiem vai specifiski mērķēt, vai viņām ir jāatbilst kaut kādiem ierobežojumiem, un attiecīgi vieglāk, tādam Facebookam ir vieglāk vienkārši teikt, labi, mēs strādājam ar šito auditoriju, nestrādājam, jo tas ir pārāk dārgi to darīt. Un vēl jūs abi uzsvērāt tādu frāzi, arī runājot par skrolēšanu, algoritmiem, visu to, kad atkarība, kura ir ar blaknēm pie tam konkrēti definētām. Tātad jautājums, ja mums visas lietas šīs pasaules, no kuras ir atkarība un nedod Dievs vēl ar blaknēm, ir aizliegtas, kādēļ mēs tik optimistiski un smaidīgi runājam par digitālo vidi, kas rada tādu pašu efektu? Principā to jūs esat narkologi, es runāju par šo tēmu. Principā viss tas pats, kas kazino, azartspēles, un viss tas pats, kas vidējā smagumā narkotikās vielas nopuls. Mēs, liekas, neesam nonākuši īsti līdz tam, ka viss atkarību var radīt, manuprāt, gan ļoti daudz. Protams, arī ceļošana, seks, tur, nezinu, Coca-Cola, daudz kas ir cukurs, mums lielākā daļā no mums ir cukura atkarība, un cukuru, mēģina ierobežot, bet aizliegts viņš... Kofeīns arī. Daudz kas. Tā kā tur, man liekas, tā atšķirība, tur tas, kāpēc vienas narkotikas ir legāls un citas nav, ir cita raidījuma ar to seksu arī, tā nevar aiziet uz darbu un pēkšņi sākt seksot, jo tev ir tāda atkarība, kaut kā tur ir tāda aizlieguma. Jā, protams. Tāpat tās ir alkohola darba vietā. Jā, arī nevar gluži tā plītēt lielākajā daļā darba vietas. Es nezinu, kā pie jums te, bet manā darbā aspekts kaut kāds ar visām tām lietām. Protams, bet tas, kas iespējams, mēs tur nonāksim. Tātad te, man liekas, jautājums ir tieši par tām blaknēm. Jo es varu būt atkarīgs no ceļošanas, bet vienīgā blakne, kas tas ir, manam ģimenes budžetam tas rada to kaut kādu kaitējumu, bet es vismaz nenodaru pāri sev un citiem, pēc būtības. Tad, man liekas, tas ir tas, ko nevar teikt par alkoholu vai narkotikām, varbūt. Iespējams, mēs nonāksim pie tā, ka arī sociālais tīkls atzīs par kaut ko, kas rada kaitējumu arī citiem. Šobrīd mēs tur vēl neesam, bet kopumā tas, ka kaut kādas atkarība atsevišķiem cilvēkiem šis noteikti izraisa atkarību, ir skaidrs. Ja tā skrolēšana, jo atkal tajās pašās intervijās gan ar jauniešiem, gan ar pieaugušiem, visiem nav starpības, ka cilvēki vienkārši, viņi saka, ja man nebūtu ierobežojums, es spēlētu līdz rītam, vai skrolētu, vēl stundas, ja man nebūtu ierobežojums.
vai es esmu tur tagad bieži vien pensionārs, es bieži vien attopos, piesēdos pēc pusdienām, jau vakariņas jātaisa. Ja? Nu, tas ir tāds anekdotāli, protams, ja, un es neesmu liels kursā par to tiešām, cik lielu procentu šis ietekmē, bet skaidrs, ka kaut kāda adiktīva vērtība tam ir. Mēģinām atgriezties pie bērniem. Atvainojos, ka tā vairs uzrunāja, man tāds darbs ir. Ir tāda versija, ka vajadzētu izveidot ļoti daudz un augstsvērtīgu saturu latviešu valodā tieši bērniem, un tad principā tā kā izspiest to, varētu teikt, to parazītu un nevajadzīgo saturu, tā kā nospiest malā, lai viņš prioritāri nebūtu pirmajā vietā. Kāds ir jūsu domas? Manas domas ir tādas, ka, protams, tas būtu vērtīgi, bet tam saturam noteikti ir jābūt bērniem saistošam, lai viņš tiešām izpildītu šo mērķi, izspiest negatīvo, ienāk ar pozitīvo, jo nav tā, ka digitālajā vidē viss ir tikai slikti. Nu, tur ir absolūti vērtīgas lietas arī, ko mēs varam izlasīt, ko mēs varam ieraudzīt, ko mūsu bērni var ieraudzīt, kaut vai arī ir dažādi tie video tieši par kiberdrošību, kas notiek aiz tā ekrāna, kur pretī šķietam tos vienauds, bet patiesībā viņš ir onkulis 20 gadus vecāks par tevi ar sliktākiem nodomiem. Tā kā rādīt sekas, kas var notikt, ne tikai biedēt un teikt, ka tur ir bīstami, tas ir slikti, tas ir aizliegts, bet kāpēc izglītot, kas tiešām var notikt. Un tā kā parādīt, ne jau apzināti biedēt bērnus, bet parādīt, kas tur ir aiz tā ekrāna. Un, protams, ka ienākot pozitīvam saturam, tas būtu palīdzoši, jo skaidrs, ka mēs visi skrūlējam, mūsu bērni skrūlē. Es, pirms strādāju ģimnāzijā, mums nav aizliegts bērniem lietot viedierīces. Jā, protams, stundu laikā ir ierobežojums, bet starpbrīžos viņi visi to drīkst darīt. Un ejot pa gaiteni, var redzēt, ka citi savstarpēji čalo vai sarunājas, cits kaut ko lasa vai mācās, bet liela daļa ir šādi nodūruši galvu un skrolē telefons. Mēs jau šajā gadījumā jūs arī nepārprotiet. Esmu galīgs esmu negatīvists, jo es esmu boomeru paudze, bet ne tik ļoti, un arī digitāla vide, protams, ka nav ļaunuma iemiesojums, jā, bet kādēļ mēs runājam vienkārši par to tumšāko pusīti, tas ir arī tāpatās kā ar autotransportu. Jā. Nu, ziņās un publiskajā vidē mēs dzirdam par avārijām vai par kādiem pārkāpumiem vai neizdarībām. Jā. Nav tāds paziņojums ziņās, jā, ka paziņo, kad pie aizputs visi baigi forši braucu, jā. Šiki, laida, visi tas, ko mēs redzam, ir, ka tas kvalitatīvais saturs, viņš tieši tā, jautājums ir par kvalitāti, un skaidrs, ka kvalitatīvu saturu izveidi maksā dārgi, jā, un izveidot viņu mūsu mazajā tirgu ar relatīvi ar vienu mazāko bērnu skaitu, jā, kļūst, ir izaicinoši. Un mēs redzam, jā, kā bērni reaģē uz tutas lietām, jā, un visu šo ar to saistīto saturu. Viņiem tas ir interesanti, tas ir, draudzīgi, tas ir, visādā mērā pozitīvi, jā. Skaidrs, ka arī bizness, ja, bet pozitīvs. Bet vienlaikus kaut ko tādu uztaisīt, atkārtot ir daudz grūtāk, ja, masveidā radīt. Tāpēc jau ir tās multenes no ārzemēm, ja, tāpēc, ka viņas taisītas globālam tirgum, viegli adaptēt, ja, pārunāt tikai latviski, ja, vai arī pat nevajag pārunāt, jo mūsdienās visi bērni runā labāk angliski nekā lielākā daļa klātesošo. Ja, tas ir par kvalitāti. Tāpēc teorētiski jā, praktiski atkal mēs nonākam pie tā, kur mēs dzīvojam un cik daudz mūs ir. Bet varbūt šis jautājums būtu jāliek tādā sarakstiņā pie prioritāriem jautājumiem, jo ja mēs par demografiju uztraucamies, tad tas varētu būt tā kā nākamais solis. Ja tie bērniņi mums jau kur ir, ka varbūt tās viņas izglītot un ka valsts varētu saspringt. Jā, bet jūs arī pieminējāt, un man uzreiz ienāca prātā piemērs par tām īsajām reklāmām, par dažādām kampaņām, piemēram, kā SDD to dara, šobrīd arī par tumšo apģērbu, kad esi redzams, nevis kā tur viņi ir nosaukuši par tavu līķi vai miroņu apģērbu, un tāpatās arī, jā, cita veida kampaņas. Nāvīgi redzams. Nāvīgi redzams, jā, precīzi, paldies. Lūk, un īsus tādus kampaņu veidu video, kas ir aiz tās sienas, bet kur mēs sakam. Bet terodās problēma, jo tos bērnus nevar sasniegt ar tām reklāmām, jo viņas, kā mēs uzzinājām, nevar mērķēt reklāmas uz bērniem. Un tad ir jautājums, jo bērni neskatās panorāmu, ja? Un tad ir jautājums, vai kur mēs vispār varam ielīst ar šiem ziņām, vai tad viņām pie bērniem jānonāk caur vecākiem, cik daudz klausās vecākos, ja? Tas kā kurai ģimenē. Ja? Tāpēc atkal tehnoloģiski izaicinājumi no manas līnijas, un tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem arī mārketingā, kā uzrunāt, kā aiznest kaut kādu ziņu līdz bērniem.
Nu, tas ir kampaņu veidi, ka arī ir, un tas arī notiek dažādi veidi, cita veida kampaņas, un iespējams, ka šis var būt vērtīgi, kad cilvēki dodas uz izglītības iestādēm un runā reāli ar bērniem, jauniešiem stāsta un izglīto un stāsta, kas tas tāds ir, un tādā veidā aiznes to saturu, tad paņem līdzi, nezinu, uzlīmītes vai zīmolīšanu, kaut ko tādu, kad bērniem uztveramā, viņiem saistošā veidā aiznes šo informāciju, iet ar viņiem runāt. Ļoti forši. Ko jūs domājat par telefoniem skolā? Jo no šī gada, laikam no 1. līdz 6. klasēm tie telefoni tā kā ir aizliegts izmantot, nevis aizliegts, bet tā kā pierunāts neizmantot. Es nezinu, kā tagad mūsdienās formulēt pareizi. Un ir arī skolas, kurā tā kā vidusskolniekiem ir kaut kāda savstarpējā vienošanās starp pedagogiem un vidusskolniekiem, ka viņi noliek tur kaut kādās kastītēs, skapīšos vai kas, netiek izmantot arī starp brīžos. Jā, bet tajā pašā laikā es zinu, ka tiek integrēts arī mācību saturā dažāds mākslīgā intelekta pielietojums vai arī digitālie rīki, kur šie telefoni ir klātesoši, lai meklētu saturu. Viņiem atļauj izmantot tiešām mērķtiecīgi, ja tam ir pamatojums, tas tiek integrēts arī mācību vidē, bet tas par tiem aizliegumiem, ierobežojumiem, tas jau bija arī kādu laiku atpakaļ, bet tas vairāk nebija tā valstiski, bet tas bija katrai izglītības iestādē tas savs, ka, piemēram, mazie ienāca klasē un klases audzinātājam vai pedagogam bija uz galda kastīte un teica, ka visi tagad ieliekat savus telefonus šeit, pēc mācību stundām jūs tos paņemsiet. Jā, šis ir viens jautājums, par ko es nejūtos nedz kompetents, nedz tiesīgs baigi izteikties. Tāpēc es kā pilsonis, kā pilsonis, man šķiet, ka droši vien, ka ierobežojumi ir kaut kādi ierobežojumi ir nepieciešami, bet tos vislabāk ir redzams par šiem pedagogiem. Ja? Un es atstātu to cilvēku pārziņā, kur reāli tad ikdienā strādā ar tiem bērniem un saprot, cik daudz pozitīvu vai negatīvu šo ieroču izmantošana ietekmē tos viņu audzēkņus. Ja? Tas, kas kā man šķiet vai nešķiet, tam reāli nav absolūti nekādas nozīmes. Es vienkārši savalkot paralēlus ar, kā jūs minējāt, savu bērnību, man ir vēl tālāk atrodas mana bērnība, un pat nekonkretizējot par viedierīcēm, jebkurš priekšmets vai lieta vai nodarbi, kur tu veic paralēli ar mācību procesu, manuprāt, viņš traucē. Viņš traucē, un tu nevari pilnvērtīgi pievērsties mācību procesam. Bet mācību process jau arī mainās. Ne? Viņš vairs nav tāds, kāds bija 30, 20 vai 10 gadus atpakaļ. Un to arī droši vien būtu jāņem vērā, ka šīs te ierīces, vai tie būtu datori, planšetes vai telefoni, viņas var būt būtiska mācību procesa sastāvdaļa. Ja? Tas vairs nav, kur skolotāji atvērt pirms 20 gadiem izlastītu grāmatu un no viņas kaut ko lasa. Ja? Es pilnībā piekrītu, un arī esot mūsu vispār straujajā digitalizācijā attīstībā un vispār šajā visā palikt pie tām metodēm, kas bija 20-30 gadus atpakaļ, manuprāt, ir aplami, ir svarīgi integrēt šo digitālo saturu, bet jēgpilni saprast, kā, bet pedagogi to arī brīnišķīgi dara. Es zinu, ka mani kolēģi viņi integrē, viņi uzdod dažādus uzdevumus, jo bērniem ir interesantāk, ka viņš var meklēt tajā telefonā, nevis grāmatā. Bet tas nenozīmē tikai digitālo saturu, bet tas nozīmē jēgpilni pedagogs saprot, kā integrēt mācību saturu apguvē. Bet vai nav tā, ka mēs visu sametam vienā katlā, tiek izmantots tur QR kodus skenēšanai un mācību procesam mākslīgais intelekts, bet tajā pašā laikā telefonā paralēli tiek darīts jebkas, tur spēles, sociālie tīkli, čatošana. Un mēs nenodalām. Es neesmu dzirdējis publiskajā telpā, ka vispār tas tiek nodalīts. Ir jautājums tā, telefonu vai atstāju skapītī, vai ņem līdz klasē. Es nezinu, tas arī, man liekas, tāds mīts mazliet par to. Vai tiešām mēs reāli zinām, ko tie bērni dara tajās stundās? Tas ir atkal, kurš zina labāk par skolotājiem, ja? Un tāpēc lai viņi pieņem šos lēmumus. Mēs tā pieaugušam cilvēkam ļoti bezatbildīgi, lai viņi pieņem. Viņi tā kā gaida, ka kāds no mēdījiem vai no izglītības ministrijas pateiks. Nē, bet tā tomēr ir skolotāju. Tā ir pedagoga kompetence, jā, un tomēr katra mācību stunda ilgs 40 minūtes, un pedagogs mācību stundu plāno, un viņš jau redz, ja piemēram uzdevumam ir minūte laika dota, ar laika limitu, tad bērnam primāri nevis jālasa ir sociālajie tīkli, bet viņam ir jāizmanto tas, kas viņam ir jāatrod, jo viņam ir ierobežots laiks.
Bet ja jūs uzskatāt to, ka katram pedagogam ir jāpieņem individuāli tas lēmums, vai tomēr jābūt kaut kādam kopējam uzstādījumam valstī? Ka mēs darām tā. Valstī kopējais uzstādījums un arī pasaulē un Eiropā ir tādas digitālās pamatnostādes līdz 2027. gadam, kurā arī ir teiks, ka digitalizācija ienāks arī izglītībā. Tās ir tās vispārējās pamatnostādnes. Vispārējās pamatnostādes. Liels jums paldies! Atvēlējāt savu laiku un atnācāt uz sarunu. Man bija interesanti. Es ceru, ka skatītājiem arī. Un, dāmas un kungi, telefona skolās digitālā pilngadība un viesi Jānis Polis, digitālās marketinga aģentūras Digitas vadītājs un Zane Gulbe, certificēts klīniskais un veselības psihologs, izglītības un skolu psihologs. Paldies jums liels, lai jums forša diena. Arī jums, skatītāji, lai jums jauka diena, kā dzīvot tālāk. Atā.